rakstās? Jā. Nu, ko labrīt vīri un sievas. Tātad mazais video, tāds diezgan garais iespējams. Skatieties, ko es šeit esmu paveicis jau šodien. Redzi? Nē, labi, stāv turpatās. Norāvu visu nos šitos dēļus, pretīgos terasītei. Un reku visu šito, te bija tāds, nebļauj tagad, te bija tā plēva, armētā plēva. Un arī te tie dēlīši baltie bija. Es visu novācu nost to, nesečakarējuši to te jumtu. Ei. Un jā, novācu visu nost, jo es jau saņot to gribēju novākt, bet atstāju tikai tāpēc, ka rudens, ziema, zin kā visi lieti, sniegi, visu te sašķūrēs pie durvīm. Tāpēc arī visu šito nevācu nost atstāja, ja? Bet no ārpus viņš reāli pēc sūda izskatījās. Bet tagad ir, cik sākās pavasarīts un saulīt, un viss gribējās vienkārši visu to miskas novākt nost un apstīties, kas te būs un ko te vispār var izdarīt. Un principā plāniņš arī ir tāda te paša konstrukcija, kā te ir, jā, no kaut kādām 10x10 brusiņām. Nu, šitais viss nāks nost, es sākumā domāju, varbūt, ka varēs atstāt, bet nē, nu, te ir kaut kāds puspūs, tievāga brusiņa, te ir apakšā papūs kaut kāds, un te ir vispār kaut kāds mistika, un kaut kāda te ir sapūši dēļ. Nu, viss šitais te nāksies ņemt visu šito nost, bet, nu, te ir diezgan tāda vienkārša konstrukcija būs. Brusiņi tur, brusiņi te. Šīferi sanāks nost. Jā, brusiņas viss smuks vienās 10x10 un smuka šitās te jumtiņu uztaisīsim. Nu, principā kaut kas tieši tās pats līdzīgs, bet tikai, nu, viss no jauna un pa smuko. Šeit es nezinu, par šitām te margām. Margas it kā nav sapūšas, bet arī kaut kāds tāds baigais uzķīmiķojums. Kas tas tāds ir? Kaut kāds armatūras un trūbiņas kaut kādas, nu, es nezinu. It kā jau tā kā varētu atsancīt. Vienkārši piekuriģēt kaut ko, ne? Vienkārši pārkrāsot varbūt. Es nezinu. Nemet āmuru zemē. Ej, čali. Nu jā. Nu, par to vēl izdomās. Protams, te viss šitais te jumtiņš. Te es droši vien, ka neplēsīšu nost to veco rubīku, bet vienkārši jaunu uzkausēs pa virsu. Visam uzkausēt jaunu smuku rubiku virsū. Pēc tam viņš arī vasarās kusīs. Nē, nu, pēc tam, un šitā te terasīt virsū. Te, protams, atkal, nu, konstrukcija, ja, dēlīši, brusiņas dēlīši un terases dēlīši smuki. Un te būs viss apakšā būs jauns rubiks, lai netek iekšā garāžā. Un pa virsū smuks terases dēlīši. Un tā, un jumtiņš te būs. Un jau, principā, kāds plāniņš ir šito te daļu, tā kā gribētos, nu, nosekt, jo tomēr te, nu, kaiviņi un iela, nu, ceļš te blakus, ja. Šito gribētos, tā kā varbūt, es pat nezinu, sākumā es domāju, šeit tās te plēves ir caurspīdīgās, ja. Nevis parasti plēve, ja, bet jūs saprotat, kaut kāda bija PVC cieti aizskar, kaut kāda plēves aizskar. Un kaut ko tādu šeit, ja, te tāds tā kā uzrullējams, un pēc tam var rudenī vai kā norulēt ciet, aiztaisīt nākt rudenī, zin, kafiju vēl no rīta padzert vai kā, un te tās caurspīdīgi, tā kā šito sienu, ja. Un vasarā jums vienkārši ir uzrulēt augšā, bet šito daļas tā kā gribētos, nu, noslēgt. Sākumā es domāju, varbūt tā kā kaut kāds tonētāji ir tāda aizskari, tie PVC aizskari. Vai arī vienkārši smukiem dēlīšiem no ārpus nošūt šito to daļu. Un jā, un kaut kā tā, bet nu šitais projektiņš tuvāk rudenim, jo jā, sākumā būs māja, jāsiltina, protams, nu jā, būs jāsiltina māja, un negribās te jau uzklāt jaunu rubiku, un tad pēc tam čakarēt, siltinot māju. Sākumā ir māja, jānosiltina. Un tad var pēc tam šito rubiku un terasīt, un šitais jā, vairāk uz rudens pusi, bet vienkārši gribējās noraukt to sūdu nost, lai izskatās. Un šitās durvis arī, jā, šitās gan... Vienkārši izskatās. Šitās durvis gan tuvākā laikā tiks, šitie vādi jau sen te vairs nav vajadzīgi, tie kaut vecās antenas, tas viss ir jānulē. Un šitās te durvis jārauj ārā, es te biju ziemā meistarīgi nosiltinājis, un te bija iekšā vata salikt. Un otras durvis ciet. Otras durvis bija ciet. Kaut ko gribēja teikt? Un otras durvis bija ciet, un tā kā nopakot. Pagad čalīt, bišķi panēc nost. Un rek šitā te bija ciet, jā, bet šitās te tuvākā laikā es gribu raut viņas ārā, lai forši vasarā var iznākt ārā uz šitās terasītes.
Un jā, divas šitās durvis ārā un vienkārši viens pakašniecis iekšā. Man vienkārši vajag vienu brīvdienu, kurā aizbraukt. Es Feisiņā jau skatījos daudz, var dabūt balkonu durvis, gan lietots, gan jauns. Un, gan jauns, gan lietots, vienkārši vajag aizbraukt savākt. Un tur ir 80 cm reiz 2 metri kaut kur tās durvis sanāk. Un jā, rekur parādīt, kas te ir. Šitais ir viss tas, ko es te norāvu nost, ja. Visi šitie te dēļi te bija. Un tā vecā armētā plēva, jūs tur redzēt, kaut kādi mistiski šīferi stiķējumi, tur kaut kāds vecais atpūtas krēsls, mašīnas beņķis ar kaut kādu rasklu dušku. Un, nu jā, viss šitos sūdzes. Un jā, un ir palicis tās te karkas vienkārši, kurš arī ies nost, viss tas šīferis, bet nu tas pagaidām, lai paliek, tas pagaidām paliks. Līdz rudenim, tad, kad tiks ar māju, nosiltinās un tā tālāk. Un jā, un rekur skatieties, kas te taps, tūlītās noiesim lejā, bišķi tuvāk, jums parādīšu šitos te lapenes stabiņus vakar iebetonāja. Davai uzliksim uz pauzi un noiesim lejā. Nu, rekur no lejas, kā izskatās, jā, kā izskatās. Un vēl kas ir jāizdara, ir jādabū šitais te krāsu, tas fēns, krāsas noņēmējs. Un jānoņem tā rozā krāsa. Nu, kurš izdomājis ir garāžai rozā, durvīm rozā krāsu? Nu, rozā, johaidī. Durvis nav sapūšas, viņas normāls durvis, bišķiņ tur jāpiečanī dēlīts iekšā un jānoņem tā krāsa, jānokrāso pelēks, tāpatās kā logi tajā pusē. Un jā, un rekur šitā te izskatās tā teras augšā. Tur būs nenormāli kruti un nenormāli smuki augšā. Ja? Tā kā viņi uztaisīs to konstrukciju, pārtaisīs, uzliks smuku jumtiņu, to veco šīferu nost. Un būs vienkārši ideāli pasēdēšana. Jā, nu šitā te izskatās apmēram. Un viss ir pasties, viss šito te tā kā nosiltinās un uztaisīs normālu fasādu. Māja jau nenormāli, nu tas dizains ritīgi interesants un krūts, bet, nu, jā, nenormāli nolaist. Nu, labi, par to es miljonus reizes runājis, tas sūds ar to visu izdarīsim. Davai, ejam uz šito te. Nāc, ejam uz šūpolēm. Ejam uz šūpolēm, čali. Nu, arī šitā te, arī zeme ir atkususi. Šonakt gan vēl mīnusiņu soli, bet tagad varētu izlīdzināt vienu no nākošiem darbiem, izlīdzināt te siltumnīcai vietu. Nu, rekur, skatāmies, ko bafmeisteris ir uzmeistaros pa vakardienu. Redzi? Skaties. Pēm, ne, var aiztikt. Viņš ir izžūs, bet nu nav vēl sacietējis. Rekur ir mums lapenes stabi salikti. Kas te mums nāk? Nāk suns pastaigāties. Rekur šitādas te vakar mans meistara darbs, ja? Man te čoms atbrauc un izborējām ar šito benzīnu urbi caurumus. Un vakar te uztaisīja tās kastītes. Sākumā gan bija doma paņemt ar trūbu nopirkt, ja, 25 cm diametrā un salikt iekšā, bet es aizbraucu uz veikalu, es izštukoju, ka tā trūba man izmaksās kādu 40 eiro varbūt. Es domāju, ejiet jūs ratā. Es esmu tāds, ja es varu kaut ko izdarīt nemaksājot, es to arī darīšu un nemaksāšu. Es neiešu kādam maksāt par to, ko es varu izdarīt pats pa brīvu. Es reāli bišķiņ stundu vairāk varbūt dabūju pačkarēties. Jā, es tūlītās pastāstīšu čaļiem, kas notiek vispār. Un paņēmu no dēļiem un uztaisīju klucīši. Jūs droši domāsiet, kāpēc tur ir tik augsts un te ir tik zem, tāpēc, ka te ir perfektā līmenī tagad viss. Jo man arī tā, zin kā, lieka, bet paskaties, kāds īstenībā kritums ir tam pagalmam, ne? Nenormāls kritums, bet viņš ir perfektā, mēs nolikām to lāzerīt, to lāzeri, ja? Jo viss tur izrakām bedres mietiņiem, iesitām mietiņus reāli pēc līmeņa, un viss, un šitais tie ir perfektā līmenī man tagad. Un viss, un tagad, lai sakalst, lai sacietē kārtīgi, tad es noņemšu tās kastītes nost, un man ir 6 stābi. Nākošais rīcības plāns ir pasūtīt brusas, man vajag pasūtīt, es domāju, 10 cm reiz 15 pa perimetru, ja.
15 reiz 10. 1, 2, 3, 4 brusas, jā, un tad arī augšā jumtam pasūtīt, nu, 10 droši vien, tikpat arī pa perimetru. Un pārējais materiāls man būs pašam, man tur ir šķūnīs stābi, tāda apaļa koka vecs, sauss stābi, ar tādiem zariņiem, vēl es viņus smuku apslīpēšu, un tāds būtu rīstīgi stilīgi, tāds, nu, es arī negribēju kantainos, es arī gribēju tāds apaļus, tā, lai, nu, tās foršs skats stilīgs ir. Un tos, jā, tur jānokrāso un tā, un nu, sākumā grīda jātiek ar tām brūkstas jāpasūt, jāuztais grīda, un tad viss mums tā lapena sēdēšana notiks šeit, tas krēsls un viss nāks iekšā te uz tās grīdas un stabi, sienas, jumts, un būs šitais te būs, jā, viens no pirmajiem pavasara projektiņiem šitā te lapenīte. Nu, kaut kā tā, pāris vārdos. Es pat nezinu, ko vēl te pastāstīt, varbūt ka vairāk neko. Nezinu, moška ar moci aizgāžu šodien, varbūt arī nē. Ja es izgāzīšu, es noteikti uzfilmēšu motovlodziņu. Viss, labi, davai, jārosās tālāk, vēl visādāk šitādi darbiņi, āra jāpadara šodien. Un tad jau rīt uz šeit. Labi, davai, skatās, kas būs tālāk. Čivriu!